Ja mēs iedomājamies tādus 3 zelta likumus, kurus vajadzētu iemācīt bērnam saistībā ar viņa drošību, tad pirmais būtu tas, ka nekādā gadījumā nevajadzētu iet līdzi svešiniekam, svešam cilvēkam. Un saistībā ar šo ir jāiemāc arī tas, ka svešs cilvēks ir tiešām cilvēks, kuru bērns nepazīst. Viņš var nebūt nekāds ārēji, teiksim, nepatīkams cilvēks. Viņš var būt ļoti laipns, ļoti pieklājīgs un smaidīgs, bet ja tas ir svešs cilvēks, tad tas ir nepazīstams cilvēks, kuram patiešām nekādu iemeslu pēc nevajadzētu iet līdzi. Pat ja viņš tā kā piedāvā kaut ko vilinošu, konfektes, mantiņas vai kaut kādus, nezinu, īpašu kaut ko, kas bērnam varētu interesēt, tad mums jāmāca bērnam, ka nav nekāda iemesla, kādēļ varētu iet līdzi svešam cilvēkam. Otrais zelta likums būtu neglabāt sliktos noslēpumus. Un, mums ir bērniem jāmāca, kad ir labi noslēpumi. Piemēram, ja mēs gatavojam kādam cilvēkam pārsteigumu, tad tas būs tāds priecīgs noslēpums, mēs viņu varam glabāt. Bet būs arī slikti noslēpumi, kurus glabājot bērns jūtās slikti un nepatīkamas izjūtas rodās. Un ja kāds pieaugušais bērnam liek glabāt šādus noslēpumus, tad noteikti tas nav jādara. Tā kā nekādu slikto noslēpumu, viss tiešām svarīgi pastāstīt vecākiem. Trešais zelta likums ir saistīts ar ķermeni, un tas ir, kad mums ir jāmāca bērnam, kad viņa ķermenis pieder tikai viņam. Un, ja mēs mācam, kad ķermenis pieder viņam, tad viņš drīkst noteikt, kas ir tie cilvēki, kas viņam pieskarsies, un tie, kas visticamāk drīkstēs pieskarties, tie būs vecāki un ārsts. Bet, ja kāds cits pieaugušais grib pieskarties bērna ķermenim, vai tie ir arī citi bērni, kas to grib darīt vai sāpīgā veidā, vai arī kādā mulsinošā veidā, piemēram, aizkarot ķermeņa intīmās daļas, ko arī svarīgi bērnam, protams, iemācīt, kas tad ir tās intīmās daļas, tāpat kā mēs mācam rokas, kājas, tāpat arī intīmo daļu nosaukumus. Tad viņš drīkst teikt, ka lai cilvēks to nedara, ka viņam tas nepatīk, un tas noteikti ir arī jāpastāsta vecākiem.